Nu jau ir 7. skriešanas nedēļa, un tavs ķermenis patiešām sāk adaptēties slodzei, un treniņi paliek tikai intensīvāki. Šonedēļ galvenokārt pievērsīsimies tavam skriešanas ātrumam, lai skriešanas daļa būtu aizvien vieglāka. Kā vienmēr 2 treniņi. Treniņu kā vienmēr sāc ar iesildīšanos. Taču, ja ārā ir silts laiks un tu jūties labi, tad šo treniņu var sākt arī ārā uzreiz ar skrējienu, jo tas sāksies diezgan mēreni ar 50% intensitāti no tavām maksimālajām spējām, skrienot 5 minūtes. Un tas būtībā būs arī kā iesildīšanās, taču, ja ārā ir augsts, tad pirms tam noteikti veic iesildīšanās rutīnu. Pēc šīs 5 minūšu skriešanas 1 minūti soļo, un tad sāksies treniņa galvenā daļa. Galvenajā daļā jāveic intervāli 6 reizes, 45 sekundes skrien maksimāli ātri, tiešām sprinto, un pēc šīm 45 sekundēm minūti un 15 sekundes soļo. Tad kopā viens intervāls būs precīzi 2 minūtes. 45 sekundes maksimāli ātrs skrējiens un minūte 15 soļošana. Šāda kombinācija ir 6 reizes. Kad treniņa galveno daļu esi beidzis, tad seko 2 mazliet garāki intervāli, 5 minūšu skriešana ar 50% intensitāti un 1 minūtes soļošana. Šādas kombinācijas 5 minūtes plus 1 minūte ir jāatkārto 2 reizes. Treniņš tiešām nebūs garš, bet intensitāte būs jūtama un pakāpeniski uzlabosies tavas spējas skriet, un skriešanas laikā tai sajūtai vajadzētu būt jau vieglākai. Otrs treniņš šajā nedēļā būs ar krietni garākiem intervāliem. Pirmajā daļā 5 minūtes ar 50% intensitāti skrien un 30 sekundes soļo. Šādus intervālus veic 2 reizes. Tad seko otrā daļa, kur skriešanu veic ar 70% intensitāti, tieši tāpat 5 minūtes un tieši tāpat 30 sekundes soļo. Un šo intervālu veic 3 reizes. Tad atšķirība ir tā, ka otrajā daļā skriešanas daļa ir intensīvāka. Tie ir jau 70% no tavām maksimālajām spējām. Un trešā daļa ir tāda pati kā pirmā daļa, kur 5 minūtes ar 50% intensitāti skrien, 30 sekundes soļo, un šo intervālu atkal veic 2 reizes. Lai tev izdodas. Un kā vienmēr gaidu komentāros, kā tev gāja, cik ilgs bija tavs treniņš, kā jūties skrējiena laikā, un kāds bija tavs sirdsdarbības ritms, ja savu pulsu arī monitorē ar kādu ierīci.